parunāsim par uzturu. Nu, par galvenajiem principiem. Par smalkākām lietām parunāsim tālāk un citā reizītē. Dalai Lama uz jautājumu, kas cilvēcei visvairāk viņu izbrīnā, viņš teica tā: cilvēks. Viņš upurē veselību, lai taisītu naudu. Tad upurē naudu, lai atgūtu veselību. Viņš ir tik norūpējies par nākotni, ka nepriecājas par tagadni. Tā rezultātā viņš nedzīvo ne tagadnē, ne nākotnē. Viņš dzīvo tā, it kā viņam nekad nebūs jāmirst, un viņš mirst tā arī pa īstam nekad nedzīvojas. Nu, tā tāda filozofiska pārdoma, bet ir samērā dziļa doma. Samērā dziļa doma. Nu, uztur tendences kaut kur 150 gadu laikā. Tas būtībā parādījās pēc lielā tēvijas kara. Kaut arī Ulmaņu varas pēdējos gados bija notik līdzīgi. Ja? Tātad, kas krasi samazinās? Cietas produkti samazinās. Jā. Arī olbaltumvielas samazinās būtībā, kopumā ņemot. Un kas pieaug? Pieaug cukuru lietošana un pieaug tauku lietošana. Šodienas modernās dzīvnieku sugas, jeb šķirnes, es gribētu teikt, viņas ir tā selekcionētas, kad lielākā daļa no muskuļiem satur nevis olbaltumu, bet taukus. Jo šķiedraināka gaļa, jo mazāk taukvielas. Tagad arī, piemēram, vistas gaļa. Ja? Vecai vistai viņi daudz šķiedraināk nekā jaunai. Un tāpēc arī mēs salīdzinām, piemēram, lielopu gaļu, kur ir audzēta normālos dabiskos apstākļos, un, piemēram, tāpat nelaimīgā cūgaļa, viņas atšķirās. Un tāpēc arī šīs taukvielas pieaug ievērojami, ko mēs uzņemam. Tālāk, kas izraisa tātad nāvi? Nu, tā ir pāragra nāve. Nav pirms tiem noteiktajiem gadiem. Pirmajā vietā ir nepilnvērtīgs uzturs un nepietiekams kustības. Tabaka, alkohols, un tad nāk infekcijas slimības. Pašlaik infekcijas slimības konkurē ar diabētu. Jūs saprotiet? Milzīgi pieaug. Kādreiz diabēts bija retums Indijā, Ķīnā. Tā kā Ķīna tagad masveidā pieaug ekonomiskā, ļoti spēcīga valsts, viņa pārņem šo ēšanas ieradumus, un tur progresē abas, gan sirds asinsvaru saslimšanas, gan arī cukuru diabēts. Ja mēs runājam par augu uzturu, augu uzturā ir daudz ogļhidrāti, pie tam saliktie un vienkāršie. Daudz šķiedrvielas, dzīvnieku uzturā ir daudz olbaltumvielas un daudz taukvielas. Augu uzturā ir maz taukvielas un olbaltumvielas, toties dzīvnieku uzturā maz ir ogļhidrāti, tātad kompleksie cukuri, un šķiedrvielas praktiski nav. Praktiski nav. Tāda ir galvenā atšķirība. Cilvēkam sabalansēts uzturs ir augu uzturs. Es nerunāju par to, kad cilvēki ir pieraduši lietot arī dzīvnieku uzturu. Ja kādam patīk, viņš arī ir nolēms ļoti brīnišķīgi. Ja kāds nevar atteikties, viņam asars birst, skatoties, ēdiet. Bet tai pašā laikā ēdiet šos dzīvnieku valsts uztur līdzekļus tā, lai viņi būtu mazāk toksiski. Par to parunāsim vēlāk.
Mums uzturs galvenokārt dod enerģiju. Enerģijas avots ir glikozi. Ogļhidrātus un cietas produktus visus pārvērš glikozē mūsu organisms. Ja? Olbaltumvielas, ja mēs izlietojam kā enerģijas avotu, olbaltumvielas sašķeļās līdz aminoskābēm, un lai no aminoskābēm iegūtu glikozi, ir no organisma jāizvada liekais slāpeklis. Un tur veidojās nierakmeņi, žultsakmeņi un nelaimīgais karbamīds, urāti jeb urīnskābes sāļi, kas nogulsnējās locītavās, kas nogulsnējās urīnpūslī, daļai arī žultspūslī. Jo dzīvnieku olbaltums satur aminoskābes, tās, kuras mums organismam ir maz vajadzīgas, ir ļoti daudz, un tās, kuras ir vairāk vajadzīgas, tās tur ir maz. Diemžēl. Lieko metionīnu visu organisms sašķeļ un noārda līdz karbamīdam, jeb urīnvielai, ja, līdz urīnskābes sāļiem, un tad cenšas izvadīt no organisma. Ja mēs to ēdam bieži un ilgstoši, tad, ko lai dara, kaut kur ir jānoliek. Noliek daļu taukaudos un vienu daļu locītavās. Un tad ir podagri klāt. Dzīvnieku tauks, ja mēs daudz lietojam. Taukvielas ir vajadzīgas, bet nerunāsim par dzīvnieku taukiem. Ja tauki ir daudz, no viņiem var iegūt glikozi, aknās tas ir iespējams, aknas to arī dara, bet, ja ir palielinātā daudzumā mēs viņus uzņemam, tad veidojas ketonvielas, jeb acetonvielas, kuras grauj mūsu aknas, mūsu nieras. Tas mums ir jāsaprot. Tāpēc enerģija ir jāiegūst visvieglākajā un vislabākajā veidā, un to var iegūt no cietas saturošiem produktiem. Tāpēc mums, ja mēs tā runājam par siltumu iegūšanu, tad labāk ir lietot malku, skaidrs vai ko citu dedzināt, nekā, piemēram, dedzināt laminātu vai parkešu dēlīšu, ja, kur vairāk enerģija aiziet. Tas mums būtu jāsaprot. Augu izcelsmes pārtika. Tā ir piemērota cilvēkam, kā mēs jau noskaidrojam. Augu izcelsmes pārtikā ir ļoti daudz aizsargājošās vielas. Toksīnu izvadošās vielas. Vielas, kas bloķē toksīnu uzsūkšanos. Vielas, kas normalizē normālu šūnu darbību, bez kurām mūsu organisms nevar pastāvēt. Ekoloģiski ir tīrāk. Kaut vai šodien ir ļoti interesanti. Bet ir tāda Ontārio programma kādreiz bija senos laikos, gadi 40 atpakaļ vairāk. Tad, kad bija daudz naudas, Kanādai un Amerikai bija daudz naudas, nebija citur, kur jālieto, ja? Ko viņi darīja? Paņēma, piemēram, 10-20 augus no dažādām vietām un pārbaudīja, kādus toksīnus viņi satur. Visus iespējamos toksīnus. Ja? Un tad izrādījās, ka DDT ir absolūti visur. DDT ir vectētiņš Rondapam, ko šodien ļoti plaši lieto. Rondap atvasinājums visi ļoti plaši lieto. Tas cits jautājums. Un tad viņi to pašu mēģināja izdarīt ar dzīvniekiem. Un ziniet, atkarībā no toksisko vielu koncentrācija dzīvniekos, zivīs, kukaiņos vidēji bija no nepilna 100 līdz pār 1000 reižu vairāk nekā augos vienā vietā ņemti. Un tad viņi gāja dziļāk. Piemēram, paņēma ābolus.
pārbaudīt, cik daudz ir ābolā tās toksiskās vielas un cik daudz ir ābeles lapā un zarā. Kur bija vairāk? Ābolā nebija. Lapās bija vairāk un stumbros un zaros bija vairāk nekā ābolā. Ir šādas sistēmas, kuras mums pasargā no šiem toksīniem, ko nodrošina viss ķīmiskā rūpniecība. Tātad būtībā augu uzturs neizraisa un nenes līdz slimības. Augu uzturs ir lētāks, dod arī izturību, spēku un būtībā apmierina visas organismas platuma grādos, kuros mēs vēl varam iztikt. Bet, piemēram, ziemeļtautas vai abu polu tautas, ja, viņiem tur nav ko ēst. Un Dievs ir pažēlojis viņus. Piemēram, Grenlandes tiem, kā tos aborigēnus sauc, neatceros vairāk, Grenlandes pamatiedzīvotājiem, eskimosi. Viņiem holesterīna līmenis ir 10 reizes augstāks nekā mums un pat vairāk. Nu labi, viņiem ir šīs saslimšanas, bet viņi dzīvo. Piemēram, ziemeļbrieži, kas Krievijas ziemeļos, tur Sibīrijā, ja? Ko viņi dara? Viņi vasaras laikā iegūst pienu, no piena iegūst biespienu, no biespienu uztais sieru, kārtīgi nožāvē, tā ka viņš pat nepūst, nesadalās un visu ziemu ēd kopā ar gaļu. Mēs tā ēstu, es nezinu, kur mēs atrastos. Viņi mierīgi. Redziet, un te mums ir jāsaprot, ka gaļas toksiskums pieaug virzienā no poliem uz ekvatoru, un alkohola toksiskums ir otrādi, no ekvatora uz poliem. Visa lielā, plašā Krievija, ko mēs tagad zinām, kur dzīvoja tautas, nevarēja uzvarēt jarmaks ar ieročiem, uzvarēja tirgoņi ar alkoholu. 1-2 reizes, un viņš pārdod savu māti, tēvu, visu, ka tikai būtu. Diemžēl, daļēji mēs esam līdzīgā stāvoklī. Tāpēc dienvidu tautas tā nenodzerās, jo tur viņiem asinīs ir daudz vairāk tāds hormons kā alkohola dehidrogenāze, mūsos gandrīz nav. Tā kā atturība, dzīves norma mums ir vajadzīga. Viņiem no piena un gaļas produktiem, mums no šīm lietām. Iesim tālāk. Mēs redzam šādus dzīvniekus, un ja mēs pavērojam gepardu, cik viņš ilgi var skriet, 5-6 minūtes, 120 km/h, viss. Antilope, joži, no viena geparda līdz otram. Un Dievs sacīja, redzēs, tagad esmu jums devis visus augus, kas nogatavina sēklu, kas vien ir zemes virsū, visus kokus, kas nes augļus ar savu sēklu, lai tie jums būtu par ēdamo. Ja mēs dzīvojam tādos platumgrādos, lūdzu, mēs no tā varam iztikt. Mēs te runājām par omega 3. Mēs runājam, ka tie ir ļoti spēcīgi pretiekaisuma līdzekļi. Un šodien zinātne aiziet atpakaļ pie šī paša. Pie šī paša. Bet salīdzinot, ja mēs pārtiekam no lielveikalu uzturu, tad īsti priecīgi mēs nebūsim. Ja tikai no tā pārtiekam. Par uzturu piramīdu. Vidējais cilvēks, ko ēd? Maizes produkti, saknes, augļi, tad ir piena produkti, gaļa, zivis un tad ir kārumi. Krējums, cukurs, olas un tam līdzīgi. Ja? Tāda ir cilvēka vidējā uzturu piramīda. Un, ja mēs ejam tālāk uz mūsu uzturu piramīdu, tad, kas ir pazudis? Gaļas produkti, ja? Piens un olas vēl it kā ir, un šī sarkanā līnija parāda ko? Ka tas, kas ir uz augšu,
piena produkti un saldumi mums nav vajadzīgi. Es nerunāju, kad mēs fiziski strādājam, iedzeram saldu medus ūdeni vai saldu tēju, kurā ir cukurs, kurā ir kādi augļi un tam līdzīgi. Es par to nerunāju. Bet es runāju par ikdienas pamatu uzturu. Kādam viņam ir jābūt. Te ir tāds interesants gads, un tāds itālis uzrakstījis tā: tas, kurš grib ēst vairāk, ēšana sagādā cilvēkam apmierinājumu. Tad, ja jūs gribat apmierināt ar dzīvi, tad jums ir jāēd mazāk. Tāpēc, ka mazāk ēdot, mēs ilgāk dzīvosim, un līdz ar to vairāk apēdīsim, un vairāk būs mums, zinām, labsajūta. Saprotiet? Nav jāķer stress nav jāķer. Tur laima atnāk pati. Pārtiks daudzums. Tas ir samērā stingri atkarīgs. Atkarīgs no mūsu miesas uzbūves, cits ir slaids, cits ir apaļīgs, cits ir 2 durvju skaps, jā, cits ir slaids un maziņš. Kā kuram cilvēkam. Kā kuram. Bet mums ir jāsaprot, ka mums nevajag būt liekiem taukiem. Ja mēs runājam par intervālu. Viegla pārtika. Kas ir viegla pārtika? Viegla pārtika ir, kurā nesatur sieru, biezpienu un gaļas produktus. Un sēnes arī samērā smags uzturs. Ja jūs gribat, cilvēks grib noskaņoties uz svara samazināšanu, uzēdiet reiz dienā sēnes. Gremošanas sistēmai kā minimums ir vajadzīgi 1 stunda, lai atpūstos. Kā minimums. Atpūstos un atjaunotos. Tātad optimālais uzturu uzņemšanas intervāls ir 5 līdz 6 stundas. 5 līdz 6 stundas. Starp ēdienreizēm. Kā noteikt, cik jāēd? Mums ir izsalkums, un tad ir tāda interesanta lieta, kad ēdot mums parādās tāds, pirmā labā labsajūta. Jāapstājās pie tā. Man šad tad ir problēmas ar to. Grozās pa galvu, ātrāk jāpēd, tur vēl jāskrien, vēl tas jāizdara, kaut kas tāds ir, saprotiet, šad tad ir problēmas, jā. Un galvenais problēmas sākās tad, ja mēs starp ēdienu reizēm vēl kaut ko uzēdam. Tad aiziet nepārtraukt, esmu to pārbaudījis. Nav labs eksperiments. Tātad mums ir jāapstājās pie pirmā apmierinājuma. Pēc tam jau ir kaut kas bišķi spiež, kaut kāds nogurums, kaut kāds miegs vai vēl kaut kas. Pat līdz sāpēm. Pārāk daudz apēdot. Viss tas, ko mēs apēdam, viss organismā pārstrādājas. Es nesen klausījos viena Krievu izcelsmes ebreju tautas ļoti labu ārstu, aizmirsu jau uzvārdu viņam. Viņš stāstīja par cukurdiabētu. Un ziniet, viņam var piekrist. Ļoti vienkārši. Organisms pārstrādā visu uzturu, ko mēs ieliekam kuņģī. Ja galīgi nevar, tad ir caureja vai vemšana. Organismā viņš tiek pārstrādāts līdz taukskābēm, glikozes vai aminoskābēm, un ja mums tās nav vajadzīgas, tad viņas ir vai nu jāsadala un jāizvada caur sviedriem, caur fekālijām, caur urīnu, jāizvada no organisma, vai arī jāuzkrāj. Ja visas rezerves ir pilnas, sākās organisma saslimšana. Visjūtīgākais orgāns mūsu organismā ir aknas nav, smadzenes nav, aizkuņdziedzers.
Saprotiet, aizkuņdziedzers. Un, ja mēs uzņemam daudz lieko enerģiju, liekā enerģija ir kas? Cukuri un taukvielas. Asins ritē tās sagremotās vielas uzkrājās, un viņas nav kur likt. Šūnas ir pilnas, akna ir pilna ar glikogēnu, un nav kur likt. Šūnas atsakās pieņemt glikozi. Glikozes līmenis ceļās, un ko dakteri dara? Ko dara dakteri? Tev ir cukurslimība. Tev ir jāpotē insulīns vai tabletes jāēd. Kāds ir gala rezultāts? Insulīnu palielinot, šūnas grib vai negribot, viņām ir tā glikoze jāpieņem. Un būtībā ļoti interesanti viņš stāstīja pēc datiem, ka cukurslimība ar insulīna injekcijām izārstēt nevar. Nevar. Un tad ir tāda lieta, ko sauc par, varbūt es jums pastāstīšu vēl par, droši vien nepabeigsim, cik te ir. Cik ir? 5, bišķīt var. Valdošai šķirai, cariskās Krievijas laikā, kad viņiem bija visi kārumi bija pieejami, jā, arī viņi ēda saldas vielas un visu pārējo un tauks, parādījās cukurslimība. Cukurslimība tad diagnosticēja dakteri bišķīt iedzerot slimnieku urīnu. Un ziniet, kā viņas ārstēja? Ļoti interesanti. Tu gribā mieri izārstēties no cukurslimības? Jā, uztaisīja māju, kurā bija kārtīgiem baļķiem visi logi un durvis ciet, visu atvērt varēja tikai no ārpuses, ielikt to cilvēku iekšā. Viņam katru dienu deva ūdeni un tādu nelielu menzūru ar spirtu 3 reizes dienā. Saprotiet, nepilna nedēļa un cukurslimība vairs nav. Alkoholiķiem cukurslimība arī nav, starp citu, minimāli. Kāpēc? Tāpēc, ka bremzē enerģijas uzņemšanu. Viņš atcerējās to, viņš ir jau sen Izrēlā, un tagad ir jauna tāda metode pie cukurslimības ārstēšanas. Ārstē gan 2. tipa, gan 1. tipa diabētu. Ārstē abus diabētus, un nav tā, ka viņas nevar izārstēt. Un tad viņš teica tā, ir tās bariatriskās operācijas. Cilvēks tā grib ēst, bet viņš paliek resns. Ko dara? Attais vaļā, izņem liekos tauks, samazina zarnu daudzumu, kuņģītis samazina, aizšuj ciet. Un saprotiet, lai varētu uztaisīt tādas operācijas, cilvēku uzliek gandrīz uz pusbada, un tā kā ved uz operācijas zāli, cukurs viņam ir normāls. Un tad viņi sāka domāt, un tagad ārstē, izmantojot vēl augu līdzekļus. Izrēlā ir viena liela, spēcīga tāda klinika. Saprotiet? Tātad, pārslogo organismu, ēdot par daudz. Kas vēl? Rezultātā organismam veidojas hronisks nogurums. Kāpēc? Jo visa enerģija ir jāizlieto, lai lieko barību sadalītu līdz ūdenim, karbamīdam un oļskābai gāzei. Viss ir jāsadala un jādabū laukā, lai organisms varētu eksistēt. Visu lieko cukuru, visu lieko stauks, visu lieko olbaltumu. Un ja to nevar, tad viņi sāk uzkrāt, un tad cilvēks sāk pieaugt resnumā. Man ir informācija par kādu cilvēku, kurš 41. gadā bija ilgstošā ekskursijā uz Krievijas austrumiem, un viņš zināja šos mūsu veselības principus. Viņiem tur iedeva drusciņu maizi, ūdeni,
Un jūs saprotiet, ko darīja? Un viņš mācīja visiem pārējiem, kā jūs varat pastāvēt. Un ko viņš darīja? Mēs tālāk runāsim. Viņš maizes gabaliņu nokoda un tik ilgi pa muti košļāja, kamēr pārvērtās putriņā. Uzēda skujas. Tie, kas apēda maizes gabaliņu uzreiz, praktiski visi nomira. Tie, kas sekoja viņu piemēram, izturēja tos 5, 6 un 7 gadus un pārnāca mājās. Pazuda visas kroniskās saslimšanas. Visas kroniskās saslimšanas. Atbraucot mājās, ja turpināja līdzīgu diētu, tad bija labi, ja ne, tad nekā. Kas vēl ir? Nervu sistēma. Kāpēc cieši nervu sistēma? Brālis Ilgonis pēc dievkalpojuma pateica ļoti skaidri. Māsa Vaita ir rakstījusi. Kad mūsu sīkie, mazie asinsvadiņi, ja mēs šo uzturu normāli nesakārtojam, viņi aiziet ciet. Un tāpēc ir vesela rinda cilvēki, kuri nespēj pieņemt patiesību un kur arī nesaprot, kas ir patiesība. Viņi nespēj saprast. Un mums var būt tāpat. Katram vienam. Cieši nervu sistēma. Un rezultātā pazeminās prātu un garīgās spējas. Mēs nespējam novērtēt arī mūžīgās vērtības. Un mūsu organismā uzkrājas atkritumvielas. Līdz ar to mums parādās kroniskās saslimšanas un straujāk novecošanās. Labi tev zeme, kam ķēniņš ir cienījams, kam lieli kungi īstā laikā ēd, stiprinādamies neplītējot. Kāda saistība alkohola lietošanai ar ēšanu? Ja mēs ēdam pārāk daudz, ja mēs ēdam uzturu, kurš nav, tāds uzturs, kas nav liekams kopā, piemēram, saknes ar augļiem, salds ar skābu, piemēram, jā, vai salds ar sāļu, tad kuņģī notiek rūkšana. Zarnās notiek rūkšana. Un mūsu nervu sistēma tūlīt to jūt. Tur ir ne tikai alkoholiskā rūkšana, tur veidojas arī citas vielas. Mūsu nervu sistēma tiek uzbudināta. Lēna, prātīga spriešana izpaliek un parādās lietas, par kuras dara un kā rīkojas praktiski piedzēris cilvēks. Nesaprātīgas lietas dara cilvēki. Sevišķi, ja viņš ir vadošā amatā, ja viņam ir lielas atbildības un darbs ar cilvēkiem. Mums ir priekšā nākotnē, bet tas ir atkarīgs, kādas ir mūsu iespējas un kādā vietā mēs uz zemes dzīvojam. Tas mums ir jāņem vērā. Gaļēdāji un cilvēks. Siekalas cilvēkam ir sārmainas, gaļēdājiem skābas. Mums pamatā ir plakana zobu virsmā, mums ir arī ilkņi, bet dzerokļi mums ir, kas drupina, nevis kas griež kumosos. Piemēram, tā kā gaļas gabalu to dara. Un dzīvniekiem, gaļēdājiem ir izteikti skābi. Tāpēc suns var ēst kaut ko sabojāt. Mēs apēdam olu, kurā ir pastarelle, salmonelle, slimnīcā pie sistēmas. Tas sunim bijis nebijis. Ja? Zarnu trakts visiem tiem, kuri pēc dabas, pēc veidošanas, pēc radīšanas ir paredzēts ēst augu uzturu, šķiedrvielām bagātu uzturu, gremošanas trakts, zarnu trakts ir daudz garāks.
atšķirās no suņa 3 reizes. Mēs arī mēs svīstam, suņi nesvīst. Dzīvniekiem, piemēram, gaļēdājiem, nav problēmas ar holesterīnu, nav problēmas arī pārstrādāt bojāt uzturu. Viņi ir savādāk veidoti. Ēšanas laiks. Kad organisma vielu maiņa ir visstraujākā? Šī laikā apmēram. Tātad apmēram no 7–8 rītā līdz apmēram 7 vakarā. Šajā laikā mēs varam uzņemt uzturu, un uzturam ir jātiek sagremotam. Tātad, un te paskatīsimies vēl vienu lietu. Dzeltenā līnija brokastis, vakariņas, sarkanā līnija ir brokastis. Tātad, ko tas nozīmē? Lai sagremotu uzņemto barību, uzņemot barību, glikozes līmenis asinīs pieaug. Un pārsniedz tos daudzums, kas ir norma. Ja? Tātad, ēdot brokastis, vielu maiņa ir strauja, efektīga, un glikozes līmenis atgriežas normā pēc 1,5 stundas apmēram. Ja mēs ēdam vakariņas, tad glikozes līmenis strauji uzlec daudz augstāk, un normā atgriežas pēc pusstundas, pēc stundas tikai. Tā kā vakariņās ēdiet uzturu, kurš ir ar mazāku glikozes daudzumu. Ar mazāku. Tātad glikoze ir mūsu galvenā enerģija. Brokastis tā ir galvenā ēdienreize. Šī laikā no 7:30 līdz 9 mums it kā vajadzētu paēst. Īpaši svarīgi tā ir bērniem. Tā ir īpaši svarīga visiem garīgā darba cilvēkiem. Visiem, kas strādā garīgo darbu. Ilgdzīvotāji tad rīkojas un būtībā dod nepieciešamo enerģiju, vismaz 2/3 no diennakts dod. Brokastu laikā kuņģis ir vairāk spējīgs uzņemt lielāku pārtikas daudzumu nekā atlikušās dienas laikā. Dariet tā, lai brokastīs jūs apēdat mazliet vairāk pārtikas salīdzinoši ar pārējām ēdienreizēm. Tas ir iespējams tad, ja vakariņas ir agras un knapas. Tas ir tad. Un tas ir tad, kad līdz gulētiešanai paliek vismaz stunda, kad kuņģis jau ir mierā. Un tad mums ir pietiekoši daudz ir endorfīni, pietiekoši daudz ir organisms aknas, nieres, kuņģis, zarnas ir atpūtušās, lai mēs no rīta varētu saņemt kārtīgu daudzumu. Ja tas tā nenotiek, rīts ir knaps uz ēšanu. Paskatīsimies. Tātad mēs redzam, kas tur ir sula un bulciņa, ja? Viņi satur, gan sula, gan bulciņa satur viegli sagremojumos oļķidrātus. Te ir amerikāņu devas, te ir tie 4, 5, 3, 4, 5 līdz 6 tās mūsu vienības, ja? Tātad, mēs apēdam, glikoze strauji pieaug. Jā. Izdalās insulīns. Insulīns darbojas kaut kur 3 stundas, pat ilgāk var darboties. Organismu izdalītais insulīns. Bet tā bulciņā
ar to suliņu, tas sagremojās pusstundas laikā. Jūs saprotiet? Un tai pusstundas laikā ļoti strauji pieaug glikozes līmenis, mūsu organismā esošie receptori reaģē uz šo augsto glikozes līmeni, un arī aizkuņa dziedzeris izdala arī nepieciešamo augsto daudzumu no insulīna. Bulciņi tiek sagremot, kaut kur pēc pusstundas, ja? Un vairāk nav ko gremot. Un insulīns strādā vēl joprojām. Glikozes līmenis nokrītās zem normas. Organismam ir bada sajūta un viņam vajag kaut ko saldu. Ja mēs to pārvaram, tad izdalās glikagons, vēl viens hormons, kurš no aknām asins ritē veicina glikogēna sadalīšanos par glikozi, bet tas notiek tikai apmēram pēc stundas pusotras. Saprotiet, tas nenotiek tik strauji. Un visā šajā laikā, apmēram pusotru stundu, ja ne ilgāk, mūsu organisms ir enerģijas badā. Un tad tikai glikoze pamazām pēc 3 stundām sāk atgriezties atpakaļ normā. Tagad paskatīsimies tālāk. Bulciņas vietā un sulas vietā ir auzu pārslas. Ja? Zaļā krāsa. Tātad tāpat glikoze uzlec augšā. Viegli sagremojamie cukuri sagremoti, palielinās glikozes līmenis, izdalās insulīns, bet turpinās šo salikto ogļhidrātu sadalīšanās, un viņi izdala glikozi 3 un pat 4 stundas. Un tā rezultātā, kas notiek, glikozes līmenis ir normā, salīdzinot ar šo pazemināto glikozes līmeni. Mēs varam būt mundri, mēs varam strādāt, mēs varam domāt, mēs varam kustēties. Tad, kad es braucu uz konferencēm, vidēji pēc stundas pusotras, tūlīt ir kafijas galds, tūlīt ir smalkmaizīšu galds, viss tik kafijas smalkmaizītes pēc pusotras stundas atkal. Saprotiet, pilnīgi izteikti organismu iznīcināšana. Un jūs saprotiet, ja mēs ēdam šos lielmolekulāros cukurus, viņi mums nodrošina enerģiju, saprotiet, vismaz 3-4 stundas, vismaz pēc ēšanas. Kuņģim ir vajadzīga atpūta. Vēlas vakariņas sevišķi kaitīgas cilvēkiem, kuriem ir sēdošs dzīvesveids. Šī ieraduma izsauktā sliktā pašsajūta ir sākums slimībām, kuras beidzas ar nāvi. Vēlas vakariņas. Tātad, gremošanas trakts, mēs vēl pēdam, mums ir bada sajūta, tāpēc, ka mēs neesam ēduši brokastis. Nēdot kārtīgi brokastis, vakariņas, organisms, reflektoriski tā būs. Saprotiet? Un tātad apēdot vakarā, vielu maiņa ir lēna, sagremošana ir lēna, tur sāk rūkt, tur sāk veidoties baktērijas, visas uzņemtās baktērijas, ko mēs uzņemam apēdot, kuņģas sālsskābe neiznīcina, tās turpina ļoti maigi un strauji vairoties, pusstundā apmēram 10 paudzes. Un ko mēs varam gribēt? Un ja tas tā notiek dienu no dienas un gadu no gada, šī sliktā pašsajūta izsauc kādas hroniskas saslimšanas un gada rezultātā cilvēka nav. Elementāra, vienkārša lieta. Šķiedrvielas. Ja maz šķiedrvielas gremošanas traktā apēstais uzturs var palikt no 72 stundām, no 3 līdz 7 dienām.
saprotiet, ļoti interesanti. Mūsu kuņģis tās barības vielas, jeb tie produkti, kuri ilgstoši sagremojās, mūsu kuņģī var uzturēties diennaktīm. Saprotiet? Tāpēc sēnes nelietojiet, neēdiet vakarā, tikai brokastis. Un ja runājam par gaļas produktiem, tad tikai brokastis vai pusdienas, bet ne vakariņas. Vakariņās tikai viegli sagremojam pilngraudu uzturlīdzekļi. Un lūdzu, mums ir jāsāk domāt nevis par kviešiem, par to citreiz parunāsim, bet par auzu pārslām, rudziem un miežiem. Ieradums ēst tikai 2 reizes dienā likumsakarīgi sniedz veselību, bet pie dažādiem apstākļiem. Cilvēkiem var būt vajadzība ēst 3 reizes dienā. Tādā gadījumā uzturam jābūt viegli sagremojamam un mazās porcijās plāni cepumi, pilngraudu cepumi, krekeri, vai sausiņi, augļi, kafija no graudiem būs vairāk piemēroti vakariņām. Un lūdzu, bez zirņiem, bez pupām, bez gaļas produktiem, piena produktiem. Lūdzu, aizmirstam. Un tagad produkts, ko mēs apēdam 2 stundas pēc brokastīm. Tātad ēšanas starplaikā. 1 glāze saldējumu. Kuņģī pēc 3 stundām vēl ir šī saldējuma palieks. 1 banāns, pēc 8 stundām vēl tur ir iekšā banāna palieks. Ja mēs apēdam, piemēram, rupmaizi, tad ir vēl ilgāk. Ja mēs apēdam sēni vai zirni vai pupu, vēl ilgāk. Tas mums jāsaprot ir. Un tagad par ēšanu starplaikos. Ļoti tāds viens no tiem pamat principiem, ko mums vajadzētu darīt. Tātad, kā mums ir normāli? Šitā. Mēs apēdam brokastis, skāve kuņģi pieaug, viņa izdara savu darbu, kuņģī barība tiek daļēji sagremota un skābes līmenis samazinās. Līdz līmenim, kāds bija pirms brokastīm. Un tad ir starplaiks. Tātad barība tiek daļēji sagremota, te sagremošana beidzās, atvere uz 12 pirkstu zarnu, saturs ir cik ir skābs? Gandrīz vai neitrāls. Ja? Jo skābi savu darbu un fermenti, kuņģi fermenti savu darbu ir izdarījuši. Un šī laikā sāk strādāt 12 pirkstu zarna un aizkuņa ziedzera tā daļa, kas izdala gremošanas fermentus. Barība te ieplūst 12 pirkstu zarnā un aizverās ciet. Šī atverīte. Gremošana notiek 12 pirkstu zarnā, pēc tam tālāk viņi iet uz citām zarnām, kur uzsūcās, bet pienāk pusdienlaiks. Šī laikā kuņģis atpūšās, ir tukšs un ir mierā bez salskābes. Pienāk pusdienas, mēs atkal paēdam, skābe ir augšā, notiek gremošanas process, un šī atverīte no barības vada, protams, ka mēs paēdam, viņi aiztaisās ciet, šī atverīte taisās vaļā tad, kad barība nāk uz leju, viņi vienmēr, un tad, kad kuņģis ir visu sagremojis, šī posmā un šī posmā atvere, šeit ir samērā maza atvere, 1-2 centimetri.
Dzīvniekiem ir lielāka, cilvēkam ir mazāk. Te sākas 12 pirkstu zarna, un 12 pirkstu zarnā gremošana notiek tālāk. Kamēr kuņģī šeit notiek gremošana, šeit un šeit, reflektoriski 12 pirkstu zarna ir brīva no darbības. Viņa atpūšās. Šeit strādā 12 pirkstu zarna pēc brokastīm, šeit strādā 12 pirkstu zarna pēc pusdienām, un kuņģis te atpūšās un te atpūšās. Un tagad paskatīsimies tālāk. Mēs uzēdam starplaikā. Ieslēdzās refleksi. It kā tātad te kuņģī brokasts jau ir gandrīz sagramots, jāiet viņām ir kur? 12 pirkstu zarnā, no šejienes uz šejieni, a mēs kaut ko vēl apēdām. Nonāk te, sālskābe ir augšā. Saprotiet? Atkal sālskābe un gremošanas fermenti ir augšā. Kas kuņģī sajaucās? Daļēji sagremotais uzturs ar pilnīgi nesagramotu uzturu. Un šeit vides reakcija nav visneitrāla vai viegli skāba, kāda ir nepieciešama 12 pirkstu zarnā, bet viņi ir izteikti skāba. Un ja vēl mēs divreiz uzēdam pirms pusdienām, vēl lielākas problēmas ir. Kas notiek? Šis skābais samaisītais uzturs nonāk 12 pirkstu zarnā. Jā. Jo reflektoriski kuņģis beidz darbību un šī atvere starp kuņģi un 12 pirkstu zarnu ir atvērta. Tā kā mēs uzēdam starp brokastīm un pusdienām, tad šis skābais sajauktais saturs plūst iekšā 12 pirkstu zarnā līdz pat pusdienām. Saprotiet, līdz pat pusdienām. Kas notiek? Skābie produkti nonāk 12 pirkstu zarnā, tur vidē ir jābūt sārmainai, lai viņi varētu strādāt un normāli strādāt aizkuņa ziedzera sagremošanas fermenti. Tātad aizkuņa ziedzerim maksimāli jāstrādā. Šeit ieplūstot iekšā skābiem produktiem, kuņģa gļotāda pret skābiem produktiem ir aizsargāta ar gļotām. Šeit šī aizsardzība nav. Rezultātā attīstās 12 pirkstu zarnas iekaisums vai čūla. Kas vēl notiek? Tā kā šeit 12 pirkstu zarnā maksimāli ir jāieplūst sārmainām gremošanas sulām, tad šo vietu sauc par kuņģa dibena zonu, un atverīt uz 12 pirkstu zarnu ir nedaudz augstāk. Tad notiek arī otrs process. No 12 pirkstu zarnas šeit ieplūst sārmainās gremošanas sulas ar daļēji ar barību, un šī vietā sārmainums tiek panākts ar nātrija hidrogenkarbonātu, tas ir soda. Lai nomazgātu taukainu virsmu vai gļotainu virsmu, labākais līdzeklis ir soda. Kuņģa aizsargājošā gļotādas daļa, gļotu šis slānītis tiek nomazgāts, un kuņģa gremošanas sula skairina šo dibenu zonu, veidojas iekaisums un čūlas. Un mēs vienlaicīgi ēdot starplaikos panākam iekaisuma procesu 12 pirkstu zarnā un kuņģa dibenu zonā, kur čūlas veidojas visbiežāk šīs vietās. Praktiski tikai tur. Un tās ir lietas, par kurām mums vajadzētu stingri padomāt. Mums nav jālieto arī augsts vai karsts ēdiens.
Ja karsts kuņģim jāatdzesē, ja augsts jāsasilda. Un tās ir problēmas. Augsts ēdienas izsauc iekaisums vai čūlu, riska pieaugumu. Karsts izsauc būtībā audzēja attīstību. Ēdiet lēnām, tad siekals kārtīgi sajauksies ar barību. Cilvēkam siekalas oļhidrātu sagramošana sāks mutē, un cilvēkam ir nepieciešams barību nevis sajaukt ar uzņemamo, uzdzeramo šķīdumu, bet ar siekalām. Jo tad sagramošanas process notiek pilnīgi, un barības efektivitāte, jeb, kā lai saka, tas lietderības koeficients pieaug vairākas reizes. Tas mums ir jāsaprot. Par D vitamīnu mēs un osteoporozi runāsim pie osteoporozes, kas attiecās uz siekalām. Ēdienu konsistencei labāk ir, lai tā ir sausa, cieta, ja mēs pierodam pie tāda uztur lietošanas. Es neesmu pret zupām un buljoniem, bet ja mēs ēdam zupu vai buljonu, tad atceraties, mēs ēdam zupiņu, uzēdam rupju maizi, tad tā maizīte ir jāsakošļā kārtīgi. Ja? Mās Vaita izsakās ļoti pozitīvi par sakņu buljoniem. Tur ir ļoti labas vielas. Tātad, ciets ēdiens veicina ēdienu kārtīgu sagramošanu, stiprina zobus, kuņģi un palīdz kontrolēt apetīti. Atcerēsimies, ja mēs liekam uz galda salātus, tad lūdzu burkānus nerīvēsim, kāpos nerīvēsim, redīs, gabaliņos, lai viņi ir, tas ir savādāk. Lai strādātu mūsu žokļi, mūsu zobi, mūsu siekaldziedzeri. Un cietāks uzturs palīdz atbrīvoties no kāres pēc pārāk saldiem vai sāļiem ēdieniem. Jo mēs cietāk uzturu vairāk košļājam, jo mums ātrāk iestājas sāta sajūta. Un mums nevajag liekus kairinājumus. Kas traucē ēdienu sagramošanu? Protams, alkohols, kafija ir problēma mūsu vidē. Arī ētiķis ir problēma. Par sodu es nezinu. Visas asās garšvielas un dzirkstošie dzērieni. Kas ir neveiksmīgi savienojumi? Barība un diēta nepārtraukti par to runā. Augļi un dārzeņi vienā ēdienreizē. Es pat esmu dzirdējis, ja mēs gribam viņus ēst, tad vispirms ir jāpēd augļi, un pēc tam mēs varam uzēst virsū dārzeņus. Piemēram, saknes. Izrādās, ka cilvēki domā, ka viņiem ir 2 kuņģi. Dārzeņi iet uz vienu kuņģi un augļi iet uz otru kuņģi. Grūti pateikt, kas tur tālāk notiek. Tālāk. Cukurs, piens un olas. Es gribētu teikt, piena produkti, cukurs un olas. Tā kā tās plātsmaizes, pagājušreiz mēs runājām, ka viņas neko labu nedod. Un tāpēc, kad mums ir kopīgi sadraudzības brīži, tad ir viena izvēle. Vai ir plātsmaizes ar augļiem, vai ir saknes, rosols un tam līdzīgi. Bet nejauciet kopā. Neko labu nedod, ja mums tagad atnes kliņģeri vai torti. Ir tikai nelaimes. Mēs to nejūtam, protams. Mums mutītē ir labi, un mums ieradumi labi, un mēs apmierinātajām mājās, bet kas tur notiek? Tur iekšā. Organisms cilvēkam ir izveidots, ka viņš
Saprotiet, ir ielikti tādi dzīvības spēki, ir ielikti tādi aizsarga mehānismi. Dievs ir ielicis paredzot, kā mēs dzīvosim. Ka mēs nepareizi ēdot, uzturoties, dzīvojot, strādājot, ka mēs esam dzīvi, vēl saglabājam normālu domāšanu un vēl pat sirmu vecumu sasniedzam. Un dārzeņi un saldēdieni. Aizmirsīsim šādas kombinācijas. Atsevišķi ēdam, bet ne kopā. Dažādībai jābūt no ēdienreizes uz ēdienreizi, bet nevienā ēdienreizē. Lūdzu, 2 līdz 4 ēdieni vienā ēdienreizē. Vakariņās līdz 2. Kas notiek? Ja ir dažādība uzņemtās barības ziņā, tad katrai barības vielai ir savu veidu fermenti, kas viņu šķeļ. To analizē mūsu organisms, un mēs tur neko daudz nevaram ietekmēt. Un saprotiet, ja ir dažādība uzņemtā uztur ziņā, tad arī ir dažādi fermenti, kuri sāk konkurēt savā starpā un viens otru neutralizē. Un atkal, ziepes vien sanāk. Pēc ēšanas vieglas fiziskas aktivitātes vajadzētu pirms, un pirms ēšanas vajadzētu uzņemt pietiekoši daudz ūdeni, lai mūsu organismam būtu iekšējā vide, un mēs varētu pietiekoši daudz izstrādāt gremošanas sulas, kuras, protams, pēc tam arī sekmētu barības sagremošanu. Un pastaigu pēc ēšanas, ko viņi dara? Viņa stimulē mūsu kuņģa darbību. Mūsu kuņģītes ir kā kuņģa sieniņā muskuļu slāņi, ir tāpat kā cilvēka roka, kas sūkli spiež un atlaiž. Šīs kustības ir vajadzīgas. Gan zarnām ir vajadzīgs, gan kuņģim ir vajadzīgs. Un tāpēc vieglas pastaigas. Nevajag iet gulēt pēc ēšanas. Ūdens lietošana starp ēdienreizēm ir pareiza. Mums ir jābūt pietiekoši brīvam apģērbam, lai mums nebūtu saspiesti iegurņu orgāni. Īpaši sieviešu dzimtas pārstāvēm. Visām. Sabojāta ēšanas ieradumi un neveselīgas pārtikas lietošana lielā mērā noved pie visatļautības, noziedzības, nelaimēm, kas pārpludina pasauli. Tāpēc tas māsas Vaitas teiciens, ka pareizi izceptā maizē ir vairāk reliģijas nekā jebkur citur. Saprotiet, es gribu, man vajag, man garšo, man patīk. Tās ir lietas, kuras ir jāpārbauda, kā vienmēr ar stāvu rakstīts. Viss ir jāpārbauda. Mēs esam krituši cilvēki ar sabojātu apetīti, ar sabojātu morāli, ar sabojātiem ieradumiem. Tāpat kā zirgs tiek iejāts un iemaukts, un tur neko nevar darīt. Esat kādreiz redzējuši, kas notiek, kā savvaļas zirgus ķer ar džipiem? Brauc līdzi, un tad uzmet uz kakla cilpu. Un tad striķa galā ir 2, 3 vai 4 autoriepas, un tas zirgs skrien. Un mašīna brauc līdzi. Cik ilgi? Kamēr viņš vairs nevar paskriet. Un ko tad dara? Tad pieiet klāt un mēģina uzlikt iemauktas. Viņš atkal ceļās un skrien. Nu tad atkal džips brauc līdzi. Saprotiet, mums jābūt paškontrolei.
Bet, lai būtu paškontroli, ir jābūt zināšanām. Un, lai būtu zināšanas, tad ir jāķerās pie pēdējā laika patiesības. Līdz 1900 apmēram 5. Vēl varbūt 10. gadam. Mūsu draudzē medicīnas un veselības jautājumos bija līderis pasaulē. Jūs saprotiet? Šodien mēs velkamies pakaļ. Kāpēc? Neesam cienījuši to, kas mums ir jāciena. Mēs neesam paaugstinājuši to savā dzīvē, kas mums bija jāpaukstina. Un mums tas ir jāsaprot. Jā, pareiza veselības ieradumi ir ķīlis, caur kurš atver jebkuras durvis. Manējās arī mūsu katra durvis, lai mēs saprastu patiesību, pieņemtu un dzīvotu pēc tās. Tas mums ir jāsaprot. Tā ir vienīgā iespēja. Šodienas medicīna ir neaizsniedzama. Un ja mums ir tik daudz prāta, lai mēs neapmeklētu aptiekas, pie ārstiem šeit tad varbūt vajag aiziet. Bet arī tāpat kā katrs vārds no katedras ir jāpārbauda, tāpat arī katrs vārds, ko ārsts saka, ir jāpārbauda. Kā tas saskan ar to, kas ir rakstīts. Un tad uzturs būs zāles. Jo mums nav jācīnās ar simptomiem, bet mums ir jāsaprot, kas šos simptomus izsauc, kur ir cēlonis, kas ir par iemeslu. Ir lietas, kuras no mums varbūt ir neatkarīgas. Bet ir viena lieta ir. Pasaulē pētījumi parāda, ko? Veselīgs, pareizs uzturs un dzīvesveids slāpē negatīvo iedzimtību. Jūs saprotiet? Slāpē negatīvo iedzimtību. Un cilvēks, dzīvojot pēc veselīgas morāles, garīgās un fiziskās, arī ar iedzimtām nelaimēm var nodzīvot normāli savu mūžu. Un to mums vajadzētu saprast. Kā ir teikts? Pats vājākais būs kā Dāvids, un Dāvids būs kā tā kunga eņģelis, kuram viss ir iespējams. Un tāds ir aicinājums, runājot par uzturu. Un tas ir par visiem pārējiem principiem ieskaitot. Šodien mēs esam pabeiguši. Nākošo reizi paskatīsimies vēl kaut ko, parunāsim vēl par kādām lietām. Kad viņi pienāks, nezinu, bet nepilns 2 stundas. Pusotra obligāti. Visu labu!